Tātad šī mašīna ir ar pilnspienu. Nu, viņa laikam tā ir to roku. Mēs šo rezultātu laikam varēsim ieskaitīt, jo viņš pabrauca garām saliņai, diemžēl. Ātris var savu, galva karstāka paliek. Tas kaut kur ir arī varbūt pārējiem konkurentiem par labu, jo viņi bija 4, viņš automātiski pats sevi izslēdz ārā. Nē, tas pedestāls jau garantē. Vajadzēja pietikt ar sporta klasē. Tas pedestāls tāpat tiks. Nē, es tikai jau pirmspēdējis tāpat. Kas? Nē, es tikai pēdējis. Pirmspēdējis sports. Nu? Palika 4. sporta klasē. 3? Nē. 4. Duņi 4. Jā. Jo te viņi Tik pēc tam, ka skatīsies, vai ko tu varēs pavulkā. Braucam uz Madonu kādreiz, tā kā nokļūstam Murmasienē, mēs varam uz ceļa zīmēm neskatīties. Ja redzam, ka asfalts ir просто šķērs un apgārs sazīmē, mēs uz Murmasienē nokļūstam. Viņš stāsta taisnība par to, ko tu teici. Droši vien to pusdienu mums šeit bija vērts pavadīt, lai, redzētu arī, ka mašīnas ātri iet. Viegli ir sameklējušās reizēm. Izbrauc to saviņu un neapgriezies uz riņķi. Es pats braucu, bet nesaprotu, kā viņš tā var. No šeit smaga kāja. Taisnajā gabalā kaut kādu virs 100 var parādīt. Par šī tik maz ezeriņa 100? Tam droši vien arī šeit trafik. Pagājuši braucām uz 80, kaut kā tā Un kā pēdējie dalībnieki gatavojas. Uz karjeri jau Sotaks liekas, tāds jau ātrums nereālīs. Nu, šādi jau tu pažām jau var ieskrieties kā sāsā. Nē, nu jā, protams, to es saku, baigi traki lielais. Vai žiguls? Tev pazvani. Nu žiguļa virsmu. Žiguļa virsmu. Nu tā jau ir, tur no žiguļa tikai. Viņš tā kā par greideri tur piestrādā.
Ja vienādi rezultāti vai lozā vai pārbrauc. Es domāju, ka bez variantiem liekam uz balsošanu vai kā. Nē, vienādi. Jo tas ir, Oskara, tas ir cilvēka faktors tās pāris rimdaņas. Tas ir tīri cilvēka. Ja nobrauc kopējo rezultātu sliktāku par šo rezultātu, kas tagad ir, bet kopējā iespēja, tad mēs ņemsim ļoti kaut ko labāko. Ar tiem rimdaņām tas ir tā kā Nu, maza piebilde. Nolikumā ir rakstīts pārbraukt 2 sapļus. Vēlreiz tiesnešiem 2 sapļus, nevis 3. Tagad ir. Kas?